Es teiktu, šeit būtu jābūt pareizai izpratnē, jo princips ir par nepārtrauktību, tas nenozīmē nemainību, tas nenozīmē negrozāmību. Mēs runājam, ka nav bijis pārtraukums, ka Latvijas valsts tomēr ir eksistējis visu laiku un satversme bijusi spēkā visu laiku. Tas nenozīmē, ka satversmē vēlāk nevar būt grozījumi. Līdz ar to satversmes grozījumu veikšana manā skatījumā uzreiz nenozīmē, ka kaut kas pretrunā satversmes nepārtrauktības principam. Protams, jāskatās kādi grozījumi, bet pašu grozījumu veikšana tas tā noteikti nav. Es teiktu, es pieļauju, ka dažādi autori dažādi domāja par kādreizējo tekstu. Viens saprat tekstu vienā veidā, otrs savādāk. Ir lietas, kas ir tādas pašas, piemēram, ja satversmes autori iecerēja, ka Saeimā ir 100 deputāti, arī šobrīd ir 100 deputāti, tajā izpratnē nekas nav mainījies. Bet tomēr jautājums, ko nozīmē demokrātiska republika, tur gan jēdziens ir ļoti attīstījies. Ja mēs salīdzinām tās tiesību normas, kas bija spēkā pirms 100 gadiem civil likumā, mēs nevaram salīdzināt ar pašreizējo stāvokli. Demokrātija ļoti dažādi tika izprasta. Varas dalīšana pilnīgi savādāk. Tiesnesis varēja būt pa dienu tiesnesis, vakarā Saeimas deputāts. Ir lietas, kas ir attīstījušās, ir lietas, kas ir saglabājušas tāpat. Es varētu piebilst varbūt tādā veidā, ka satversmes uzdevums bija nodrošināt nepārtrautības principā tādu īstenošanos, ja tā var teikt. Būt tam tiltam. Ja 20. gados satversme bija tā kā valsts dibināšanas un izveidošanas un nostiprināšanas instruments, tad viņš 90. gados kalpoja tāpat kā valsts atjaunošanas, ceļš bruģis valsts atjaunošanai, tā var teikt. Vai satversme izprot tāpat kā to laiku, es teicu, ka viņi izprot stipri atšķirīgāk. Lai gan ir skaidrs, ka pamatprincipi kā parlamentārisms un tā, kā kopumā būtu jāveido valsts iekārta, jau ir pamatprincipos līdzīgi, bet tomēr ir viena nianse. Piemēram, bet vairākas nianses teiktu, ja kāds no tā laika prezidentiem pastītos, ko dara esošie prezidenti vai ko ir darījuši esošie prezidenti, pēc 93. gada ievēlētie, viņiem liktos, ka tie ir nevis valsts prezidents satversmes izpratnē, bet patvaldnieciska monarhija, ja salīdzina ar to pieeju, ko prezidents uzskatīja, kas ir viņa pilnvaru aplokā, ja 20. gada terminoloģija runājam. Cik kuram bija veto raksti, kā viņi izmantojas prezidentālās pilnvaras. Tā kā es domāju, daudzos jau, te jau Gunārs minēja dažus piemērus, tā kā, ja skatās satversmes tādu praktisko īstenošanu, protams, ka daudzas lietas ir krietni atšķirīgas, bet man liekas, tā funkcija viņai gan ir tāda pati. Tur bija nostiprināt valstiskumu, tad bija nostiprināt atjaunoto valstiskumu. Arī 20. gados mums, kā bija arī kolēģi, kas teica, juristi, ka tā satversme neiet, un bija arī izmisīgi mēģinājumi viņu mainīt. Tā skaitā ar nepārāk konstitucionālām metodēm. Nepārtrautība jā, bet nozīmē, ka atšķirība, kam vajadzīga ir konstitūcija, viņa ir krietni papildinājusies jēdzienu izpratni arī. Man šķiet, ka kopš laika, kad satversme ir pieņemta, ir krietni augusi gan politiskā, gan juridiskā kultūra. Šķiet, ka gan politiķi, gan arī juristi ir sapratuši, ka satversmē paredzētajai iekārtas darbībai ir nepieciešami daudz dažādi specifiski noregulējumi likumos. Satversme paredz tikai pašu svarīgākās lietas, dienu pārāk bieži nav jāmaina. Salīdzinot ar laiku, kad satversme tika pieņemta, ir kļuvusi daudz plašāka iedzīvotāju iesaiste valsts pārvaldes procesos. Mums šobrīd ir tik daudz un dažādi instrumenti, kā iedzīvotāji var līdzdarboties valsts pārvaldē, ierosināt dažādus jautājumus, tikt uzklausīti, ka šādā ziņā esošā situācija, protams, radikāli atšķirās no tās, kāda bija šobrīd. Satversme noteikti nav vienīgais un pat ne galvenais instruments, kā vēlētāji var līdzdarboties valsts pārvaldē. Tu gribētu teikt, ka šobrīd vara tādā pat ir tuvāka tautai, tas, ko tas tiek pārmests nekā tas bija 20. gados un 30. Mēs labi zinām, ir varas dalīšanas princips un vienkārši sakot, ir arī darba dalīšana. Katram savs uzdevums veic. Lielāko daļu no darbiņa paveic parlaments, bet satversmē paredzētie tautas līdzdalības mehānismi ir paredzēti, es domāju, piemēram, likumprojektu iesniegšana, ir paredzēti tikai kā galējs līdzeklis. Tas nav paredzēts bijis kā ikdienas instruments pielietošanai praksē, kā galējs līdzeklis,
kādam jautājumam, kas būtu ārkārtēji sasāpējis tādā apmērā, kas būtu aktuāls vismaz 1/10 daļai vēlētāji. Tas būtu nepraktiski un neracionāli paredzēt, piemēram, likuma projektu iesniegšanu vismaz esošajā regulējumā, kāds tas ir Satversmes izpildījumā attiecībā uz to, ka jārīko tautas nobalsošana, ja Saeima pieņem bez grozījumiem. Tas būtu nepraktiski un neracionāli to paredzēt kā ikdienišķu instrumentu. Ikdienā vēlētājiem te var spriest pēc sevis. Man ir ko darīt, un es negribu iedziļināties ļoti daudzos jautājumos, kas man neinteresē, bet es paļaujos, ka to vislabākajās interesēs izdarīs parlaments un valdība.